Bet turpinājumā par tiesas sprāvu, kas pagaidām ir vērienīgākais process Latvijas tiesu vēsturē. Nākamnedēļ Rīgas apgabala tiesā uz apsūdzēto soli sēdīsies turpat 70 cilvēku, kurus vaino par 13. janvāra grautiņiem Vecrīgā. Cietušie prasa 130 000 latu par zaudējumu atlīdzināšanu un morālo kompensāciju. Apsūdzētie vainot masu nekārtībās, kas saistīts ar dedzināšanu, mantas iznīcināšanu, pretošanos varas pārstāvjiem. Lielākā daļa pat tie, kuri savu vainu atzinuši, uzskata, ka lieta ir negodīga. Janvāra nemieros piedalījušies simtiem cilvēku, taču tiesas priekšā stāsies neliela daļa. Turklāt grautiņu organizētāji nemaz nesot noskaidrot. Policija pārmetums noraida un apgalvo, ka izmeklēšana turpinās. Ar pēdējo gadu vienu no skaļākajiem notikumiem turpina Sandijs Semjonovs. Pēc 2 dienām tieši šajā tiesas zālē sāksies līdz šim lielākais tiesas process Latvijas vēsturē. 68 apsūdzētie, 55 cietušie un vēl gandrīz 100 liecinieki. Jau šobrīd skaidrs, ka tiesas process būs sarežģīts. Novembra sākums. Satums tagad ātri. 19. savu darbu mājiņu beidz arī Ingus Zaharčenoks. Viņš Lielvārdē vada kanalizācijas un dzeramā ūdens cauruļu nomaiņas darbus. Otrdien dosies uz Rīgu, uz janvāra grautiņu tiesas sēdi. Ko, laidīsim? Laidīsim? Jā. Janvāra lietā apsūdzēti dažādi profesiju pārstāvi. Policijas akadēmijas rektors, autovadītājs, vairāk uzņēmēji, bezdarbnieki, studenti, arī bārmenis. Gandrīz 2/3 vainu atzinuši. Tādēļ visticamāk, lietas apjoma dēļ tās izskatīšana tiesā tiks sadalīta. Atsevišķi skatot tos, kas atzinušies, un tos, kuri vainu neatzīst. Viens no tiem, kurš atzīst savu vainu, ir Artūrs Trumsiņš. Fotogrāfijās viņš bijis labi redzams un liekties vairs nav bijis vērts. Viņš visus notikumus atceras kā vakar, apgalvo, ka tobrīd pārņēmis pūļa efekts. Demolēšana likusies pašsaprotama un tikai no rīta mājās kļuvis skaidrs, ka pāršauts pār strīpu. Vēlāk gan viņš lūdz mūsu intervijas fragmentus neizmantot, baidoties, ka tos tiesā izmantos pret viņu pašu. Ingus Zaharčenoks ir pie tiem, kas savu vainu neatzīst. Viņš uzskata, ka apsūdzība bijusi varas pārstāvju atriebība par to, ka mītīņa laikā skanot Latvijas himnai, viņš aizrādījis policijas vadībai par cepures nenoņemšanu. Policisti cepuri varētu noņemt, lūdzu. Policisti varētu cepuri noņemt, lūdzu. Himnas kā. Jā. Nofilmējiet, noņemt, jā. Grautiņu laikā, kā apgalvo Zaharčenoks, viņš neesot bijis aktīvs dalībnieks. Stāvējis pie Finanšu ministrijas ēkas, bijis kopā ar 3 draugiem no Bauskas. Redzējuši, kā demolē Balzām veikalu, bijis skaidrs jādodas prom. Policija aizturējusi Ingus draugus. Viņš devies kājām uz iecirkni, jo policijas automašīnā vietas vairs nesot bijis. Iecirknī policijas priekšnieks teicis, ka baušķinieki jāatstāj kā pēdējie. Этих быстро заканчиваем. Этих 4 на десерт оставляем. Visiem 4 kā deserts arests. Cietumā tika nosēdēts 40 dienas. Mums jau cietumā, ka ieved iekšā, teiksim, jā, te jau tur jau, zeki, teiksim tā, viņi jau uzreiz uzņēma tur, politiskos atveda. 21. februārī krita Godmaņa valdība. 23. februārī, tā ir piekdiena, 21. februārs, 23. februārī, pirmdienā, mūs visus izlaida no cietumā. Apsūdzībā teikts, ka Zaharčenoks metis ar akmeni policijas darbiniekam Peņķušam un trāpījis pa vairogu. Tomēr fotogrāfijas vai citi dokumentāli pierādījumi uzrādīti nesot. Konfrontācijā policists jau sacījis ko citu. Viņam esot mests ar pudeli. Otrdienas tiesas sēdi Zaharčenoks gaida bez bažām. Viņi tikai nezina to, ka man ir tas video materiāls, es viņu dabūju. To video materiālu, kur es stāvu un ko es neko nedaru. Ko es prokuroriem nemaz neteicu. Jo nav jēga teikt, saprotiet, viņi neklausās. To, vai Ingus Zaharčenoks vainīgs, pateiks tikai tiesa. Viņu izbrīna vien tas, ka apsūdzēto vidū ievērojami lielākā daļa ir latviešu jauniešu, lai arī demolēšanā bijis ļoti daudz arī krievalodīgo.
Policijas priekšnieks Inns Čuzas atzīst, ka šādās lietās absolūts taisnīgums nav iespējams. Tiek apsūdzēti tie, kurus izdodas atpazīt un pierādīt vainu. Taču esot skaidrs, ka pašreiz apsūdzētie nekādi dievkociņi nesot. Diezgan liela daļa no viņiem ir iepriekš nonākusi policijas redzes rokā tieši par dažādām krimināla rakstura darbībām, tā teiksim. 25 no 70 apsūdzētajiem ir agrāk tiesāti. Tas ir vairāk nekā trešā daļa. Čuzas atzīst, ka policija pēc nemieriem izdarījusi secinājums un tagad nemieru gadījumā rīkotos savādāk. Lai arī daudz apsūdzētie norāda uz kūdītājiem, kuri bijuši pūļu vidū un iepriekš gatavojušies, organizētājs policijai izmeklēšanā nav izdevies atrast. Mēs neguvām apstiprinājumu, vai neguvām pierādījumus tam, ka kādas personas būtu organizējuši šos masu nekārtības, līdz ar ko lieta par organizāciju nav. Tad ir par piedalīšanos, par aktīvu piedalīšanos. Prokuratūra par gaidāmo lietu ir piesardzīga. Likumdevējs jau nācis pretī apsūdzētajiem, mainot kriminālu likumu un samazinot sodu par masu nemieriem no 8 gadiem, kas bija agrāk uz 3. Tas ļaus apsūdzētajiem piespriest arī nosacītu sodu. Ja apsūdzētie saka, ka savu panākuši, Godmaņa valdība krita un vēlāk arī atlaista Saeima, tad prokuratūra norāda, ka sabiedrībai nevajadzētu nostāties nemiernieku pusē un viņus žēlot par to, ka it kā viņi cīnījušies pret visu nīsto varu. Es nezinu, pie kā ir vainīgi tie nama īpašnieki, pie kā ir vainīgas privātpersonas, kas ir cietuši, kuras arī varbūt tādā pašā laikā bija neapmierināts ar Saeimas darbu, bet šo nekārtību rezultātā ir cietis viņu privāti īpašums, ir viņi paši cietuši, ir izlaupīti vairāk veikalu, pie kā šīs personas ir vainojams. Sabiedrība citē politikai, kas tolaik bija opozīcijā un organizēja mītiņu Domu laukumā, tagad ir pie varas un iekļausies vienotībā. Viens no mītiņu organizētājiem, Ārtis Pabriks, neuzskata, ka atbildība būtu jāprasa arī no politiķiem. Ļoti grūti uzņemties atbildību jebkuram politiķim par kaut ko, kas rodās spontāni un kas nav tiešā saistībā tomēr ar lietām, par kurām mēs iestājāmies. Janvāra grautiņu notikumi atgādina slaveno Jura Podnieka filmu Vai viegli būt jaunam. Toreiz dažus jauniešus par vilcienu Ogre Rīga demolēšanu un par biedu visiem ielikt cietumā. Acīm redzot, 25 gadus pēc Podnieka filmas, padomju un komunismu domāšanas gars Latvijā vēl ir dzīvs.